Vai es esmu apmierināts ar savu dzīvi? Šis bija centrālais jautājums vienā no pavisam nesenām sarunām. Un jautājums jau ir labs. Tikai tā atbilde, ko mēs saņemam, kad esam sev uzdevuši šo jautājumu, vai viņa tiešām atbild un norāda uz to veidojumu, ko saucam par savu dzīvi, vai iespējams viņa norāda uz to, cik ļoti mēs esam mierā ar šo mirkli. Un vai šī mana dzīve vispār jebkad var atrasties ārpus šī mirkļa? Jo, manuprāt, tas, ko mēs saucam par manu dzīvi, tas ir tāds mazliet ērmīgs veidojums. Droši vien ir vīzija, ir redzējums laikā, kaut kāda virzība no punkta A līdz punktam B, kur tad tā dzīve kustās, un mēs tur pa vidu kaut kur atrodamies un darbojamies. Ar visām savām attieksmēm, atmiņām, emocijām, jūtām, pārdzīvojumiem un visu to bagāžu, kas nāk līdzi. Un tas tāds apzināti vai neapzināti, vai apzināti un neapzināti radīts veidojums. Taču jautājums, kurus vēlos šeit atstāt, ir, vai starp tevi un dzīvi jebkad var izveidoties distance, jebkāda. Un kas tad īsti ir tā dzīve, un kam tad viņa pieder?